Daugavpils novadā uzsākta 2 izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošana. Naujinas pirmskolas izglītības iestādē Rūkītis un Silnes pamatskolā tiks veikta logu un jumta maiņa, pagrabstāva seguma maiņa un fasādes siltināšana. Silnes pamatskolas renovācijas darbi turpinās jau mēnesi. Silnes skola ir ieguldīti ļoti lieli līdzekļi ceļot šo skolu, ja? Un tomēr tas ir pierobežas skola. Un skola, kur uz vietas dzīvo 85 līdz 90% skolēm, kuriem nav vajadzīga pievēršanās skolai, kur principā visa infrastruktūra. Mēs nevaram atļaut šodien slēgt šo skolu. Tāpēc skola būs siltināta. Šogad, es domāju, ka mēs pabeigsim sekmīgi šo projektu un mēs centīsimies, protams, viņu arī piepildīt, jo viens novads un varbūt būs draudi arī kādam citai skolai, kur bāze nav atbilstoša. Bet galvenais mūsu mērķis šodien, lai nodrošinātu bērniem kvalitatīvu izglītību. Naujinas pirmskolas izglītības iestādē notika pirmā ražošanas sapulce, kuras laikā Daugavpils novada domes vadība un projekta realizācijas firma Belmast apsprieda visus projekta tehniskos jautājumus. Renovācijas darbi dotajā objektā tiks uzsākti pēc nedēļas. Energoefektivitātes projekti ir ļoti mums vajadzīgi, jo ēkas jau diezgan vecas un, protams, ka neekonomiski izmanto tādas ēkas. Es domāju, ka tuvākā laikā jaunā pieteikuma mēs iesniegsim vēl 2 objektus, bet šis objekts īpaši vajadzīgs mums, jo bērnu dārzs ir šodien pārpildīts, ļoti pieprasīts, un tuvākā laikā mēs risināsim jautājumu par vēl kādas citas ēkas izmantošanu šim nolūkam, jo tāpēc uzlabojot apstākļos šeit, mēs atrisināsim vienu problēmu. Kaut, kraujas bērnu dārzam ir obligāti vajadzīga piebūve, ir uztaisīts mums sagatavots projekts, kurš maksā vairāk nekā 3 miljonus, un mūsu tālākais mērķis, protams, meklēt kaut kā fondu vai investīcijas, lai mēs varētu pilnībā realizēt šo projektu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 160 000 latu. Pašvaldības priekšfinansējums 10% apmērā, 90% tiek sekti no klimatu pārmaiņu fonda līdzekļiem. Abu projektu realizāciju plānots pabeigt līdz šī gada 1. decembrim.